Radio SVH rīta šovs. Tik. Tavu pozitīvo emociju kāpinātājs. Nu, ko? Šodien tāda skaista diena, saulaina diena, nosacīta emociju ziņā vairāk nekā laika apstākļi, bet pie mums ciemos arī saulaini viesi Valdis Sils un Dzirters Roškalns. Sveicināti! Čau, draugi! Sveiki! Labrīt! Man pirmais jautājums ir, ko tu nākat, ja izrāda ir izpārdota? Kāpēc vispār jānāk? Oi, nu tā jau nav vienīgā. Vēl nebija. Un tā jau nav vienīgā. Bet varbūt, ka puiši ir ieradušies, kas par pavisam cita mērķa vadīti šajā rītā. Jā, te kādam ir jubileja. Mums viņam pārsteigums sveicieniņi ir. Daži, ja tu tiks iekšā. Es tev mauru. Tā, es tev sūtu pirmo sveicienu. Jebkuras labās lietas, ka es par dzīvē, pie viņa nonākuši tikai, ja viņš ir ticis iekšā. Tas ir gan Radio SVH, gan laulība, gan arī, lūk, šis sveiciens, ko Valdis ir sagatavojis viņam Facebookā. The password you entered is not valid. Tādu paziņojumu es tikko saņēmu. Nu, tad tu varbūt pie mikrofona vari atskaņot. Tev tāda opcija. Vēl es varu pēc tam ieiet pats iekšā. Tad nu gan ir izcinājums un pats noklausīties. Forget your account. Es 2 gadus neesmu logojies iekšā Facebookā. Forget. Sākās. Viss ir automātiski, pēkšņi tu man liec uz citu datoru to izdarīt, un es tiešām esmu sprukās tagad. Jo mēs veselu gadu gatavojāmies tieši šim brīdim. Jā, un tu esi 2 gadus. Un tu nevari ielogoties. Zinternet, kuram es ticu mazāk kā tev. Jā, paldies. Tu iepriekš izmantot paroli, tev paroli tika mainīta aptuveni pirms 2 gadiem. Tas nav droši. Tagad man jau laudzinās. Tagad tev jau morāli pazemot svētkos. Tās bija mūsu mērķis. Jā. Trenēt tavu atmiņu. Par svarīgo. Jums ir izrādi gandrīz draugi. Jā, tad nosaukums ir gandrīz draugi jūsu apvienībai, kurā jūs pavisam esat 4 improvizātori. Un kā tas notiek? Jo man bieži vien jūk, jo es zinu, ka jūs spēlējat arī apvienībā 2x2. Jā. Un gandrīz draugi, arī 4 improvizātori, bet kaut kā citādāk tas viss štimmē. Jā, nu viena no atšķirībām ir 2x2, mēs katrā daļā spēlē 2, un tad bišķi satieks kopā. Tad šeit 4 gandrīz draugi, mēs esam visu laiku 4. Jā, skatuves. Visu laiku. Visu laiku. Nemitīgi tāds draugi. Mums bija pirms Covida liela tūra, vēl Covids mums šķēla viņu, un tad mēs vēl turpinājām, kaut kā mēs nobeidzām. Tad tagad dažus gadus radoši atpūtāmies. Un atgriežamies. Kārtīgi trenējāmies. Un tagad jūs esat gandrīz draugi. Par ko? Nu, improvizācija pati par sevi jau droši vien, ka daudziem nav jāpaskaidro. Ar ko tā varbūt atšķiras jūsu formātā no citām ierastajām, teiksim, izrādēm, kādas mēs līdz šim esam redzējuši? Mazliet pārfrazēju to jautājumu. Jūs vēl pirms izrādēm skaidrojat skatītājiem, kas ir improvizācijas teātrs. Jo es atceros, pirms gadiem 3 vai 5 iesākt bez tā izrādi bija neprāt. Nu, kā tu nepaskaidrosi, ka tas viss topus skatos, bet tagad jūs to vēl darat? Arvien mazāk, bet jā, nedaudz ieskicējam, kas tas tāds ir, jā. Dažreiz. Dažreiz mēs varam spēlējam kādu laiku, tad, protams, kad mēs nesaprotam, mēs pasakām, kas bija tikko. Atpakaļējoši datumi. Jo es paskatījos šonedēļ, nākamnedēļ, piemēram, pieejamās improvizācijas izrādes Latvijā, kas ir, viss ir izpārdotas. Tas norāda uz pieprasījumu kaut kādu, vai ne? Kā jūs par to? Jā, arī pamaz viņas ir. Pamaz izrādes? Cik ir? Daudz. 11. jūs, tad 18. 2 un arī 2x2 un tā. Spiediens 11. arī. Jā, un viss kaut kas notiek. Un, nu, notiek. Grib. Ņem pretī, ne, cilvēki? Grib. Ir jau, mēs jau kādu arī te nākot iekšā radio, mani Dzinters nobilē pie manas bildes, kurie gandrīz 10 gadi ir. Kaut kādu laiku jau mēs esam ņēmušies, darījušies, laikam cilvēki novērtē. Beidzot. Atnāk, jā. Beidzot grib. Jā, vai arī vienkārši citur nav kur iet. Demokrātisks teātris žānris, tomēr tā improvizācija. Jā. Neesam arī tik dārgi. Vai jūs ap 2 gadījumā pesimistiskākie improvizātori, kādi ir uz šīs zemes? Varbūt. Izrādes izpārdotas, vajag vairāk. Vai arī viņiem citur nav kur ietiem cilvēkiem, jā. Kaut ko sajaukuši. Un es tomēr atkal atgriežoties pie tās formas bišķītiņa. Tā kā garā mazliet tā kā, ņemot vērā, ka tas tādā kultūras un mākslas telpā, oratorijā notiek, tas tā kā gara tā kā izrāda, un vienā brīdī es jau sāku sekot līdzi sižetam, un pēc starpbrīža tas viss turpinās, un es varu paskatīties, kādas tur dramatiskas beigas tam sākumā, varbūt es centriskajam sākumam. Tā, turpināšu pesimistisko, tā nebūs. Jā, tā noteikti nav. Tas varbūt 2x2 var paveikties tā. Jā. Bet vairāk tā forma būs pusgarās,
Jā, saucamās. Tipiskās. Ne īsas, ne garas, pusgaras. Minūtēs, tu vari pateikt, cik tas ir? Vai Centimetros drīzāk. Centimetros no 3 līdz 10 centimetriem varētu būt. No 3 līdz 10 minūtēm garas vecības. Tipiskā latviešu vidējā izrāde. Bet smieklīgi uz to tiek uzsvar. Mēs kaut kādā ziņā arī kaut ko jaunu darām. Ja mēs darām, tad tā forma ir nedaudz citādāk. Man liekas, viņa tiešām ir kaut kas... Jo kā arī parasti tagad ir pierast, ka ir īsās un ir garās formas, tad mēs kaut kā eksperimentējot spēlēsim tādas, ja var teikt, tiešām pusgaras. Apmierinat vidusslāni. Mēģinām kaut ko jaunu sev. Kaut kas no īsajām, kaut kas no garajām mēģināt salikt kopā kaut kā. Un kaut kas mūzika arī vai kaut kāda deja tur parādās. Es vienkārši Mums ir DJs, jā. Un, protams, ja kāds kādu improvizatoru izaicina, ka ir jādejo, ir jādejo. Tad notiek deja. Vai jūs mūzika. viens otru vairāk vai mazāk ņemot vairāk, esat gan arī draugi arī spējat uz skatuves izaicināt, zinot viens otra stiprās vājās puses. Jā, un spiest uz vājajām. Jā. Vecais labais piemērs ar to, ka tu pasniedz otram aplokst un saki, reku, tavu mīļotā tev atsūties no slimnīcas dzejoli. Jā, un es saku, es nemāku lasīt krieviski. Jā. Izlasi lūdzu. Pats vainīgs, ka viņi mīl. Bet paska otrā pusē ir latviski tomēr. Bet tā ir dziesma izrādās. Jā. Ir tulkojums, jā. Disks. Tas ir diezgan Šādi var viens otru iegās. Man pašam ļoti patīk tas, ka skatītāji jau visam redz cauri. Viņi redz mūsu sejās to pārsteigumu, ko tu tagad dari, es to negribu darīt, kas notiek. Es atceros ļoti spilgti, tikko mums bija arī 2x2 improvizācijas izrāde, kur ar Mārts Viļu mēs spēlējām pirmajā daļā, un es viņam sagādāju to baudu piedzīvot delfīnu terapiju Lietuvā, bet basēnā bez ūdens. To tu nevari, vispār dzīvē, tu to nekad nedabūsi, bet tur tas notiek. Jums pašiem ir kādas pilgti piedzīvojumi no skatuves, no etīdēm, no gandrīz draugiem vai citiem sastāviem, kurus jūs nevarat aizmirst? Pat gribēdam nevarat aizmirst. Tas bija tik foršs stāsts, vai tik labs tēls, vai tik feina epizode. Abi kungi šobrīd skenē galdu. Jā. Diezgan pesimistiskām sejām. Jāšķirsta tas katalogs. Nē, ir diezgan daudz maz pēc katras izrādes. Buklets, Zinter, tas izskatās. Brošūra. Nā. Jā. Iepriekšējā reizē mēs bijām hokeja komanda, kurai visiem zaudēja, tāpēc speciāli iekļuvām cietumā, jo cietuma līgā vieglāk uzvarēt ir. Jā, tas bija smieklīgi. Vienam tas nav vienāds prātā, ne? Jā. Tā tur sanāca, Jā, bet šeku reku uz improvizācijas skatuves, Jā. tas bija iespējams. Tāpat arī mums bija pāris, kur viņi paši pateica, ka viņi ir iepazinušies jau skolā, bet viņus ietekmēja. Tā kā citi sabiedrīja. Tad, attiecīgi, mēs izspēlējām šo sabiedrīšanu, kā klases biedrs. Viņas izšķirās tikai tāpēc, lai viņa būtu brīva un varētu ar citu klases biedru satikties. Savedēju tās. Cik empātiski. Tu esi kādreiz dzīvē tādu upuri ņēmis uz sevi, pametis kādu draudzeni, jo tu zini, ka citam draugam viņa vairāk patīk. Kurš atcerās Pametis kādu draudzeni, jo citai tu vairāk patīc. Vai tev tā ir bijis? Tas jautājums jums, klausītāji. Un tad atbildes. Cik daudz jūs iesaistat skatītājs, teiksim, attiecībā uz kaut kādu piedalīšanos vai tieši iedvesmojoties no viņa pieredzes vai kaut kādiem notikumiem? Un varbūt, kas zina, es aizēju un izrādās, ka manu kaut kādu mazu dzīves situāciju jūs paņemat un izspēlējat, un es to redzu no pavisam citas prizmas. Jā, tas būs diezgan daudz. Jo skatītāja ieteikums ir daļa no šīs izrādes. Līdz ar to viņi kaut kādā brīdī būs jāsaraksta kādi notikumi, tā teikt, iedvesmas kaut kādas. Un, attiecīgi, kaut kādi notikumiņi no dzīves, kas tiks izspēlēts skatuves. Vai cik romāni? Ja mēs, piemēram, tagad uzrakstītu ieteikumu ar Sandu, kas tev nāk prātā par tādu, restīvi tev jautāju, uzrakst kādu notikumu no savas dzīves uz lapiņas īsi? Brīvā formā. Mēs parasti precīzāk jautājumu, jo šitik plaši neviens neatbild. Kāds būtu jautājums? Mēs jums iedosim ieteikumu. Tev šī gada apņemšanās vai pagājušā gada notikums, no kura tev ir nedaudz kauns? Man pakaļā iedzēla lapsena. Jā. Tad noteikti es spēlētu. Pirmā iedvesma būtu, ka es esmu lapsena. Tu? Jā. Ar artistu varjonas?
Precīzi. Jūs esat tādi gari, jā. Tāpēc jau man arī bija bišķi kauns. Tā jau ir vidējā forma. Jā, jau vidējā jau aizgāja. Tava apņemšanās, Sanda? Un kā tu izvēlies to? Man apņemšanās iepatikties sev. Kā jūs šo Arī improvizētu? ļoti labi. Oi. Tur gan jābūt pie spoguļa kaut ko, un tad ir Šī jau tad motivācija. psiholoģiskā drāma, nevis humorīgi izrāda. Tur vienkārši izsmieties atnāca. Tāds bildīts. Iet kaut kur jautāt, Jā, jā. vai šis ir labi, vai šis nav labi. Jā, Daudz tā es Daudz jau tos Jā. gājienus uz priekšu nevar paredzēt, jo improvizējam jau mēs soli pa solim, un tad beigās tikai redzam to lielo bildu, un beigās mēs tikai nonākam pie atziņas un saprašanas, kā tad varētu sevi iemīlēt vairāk, bet Sandis tev iesaka aiziet 11. janvārī jau vairs ne, jo ir izpārdot izrādi, bet 28. janvārī, piemēram, vēl var tikt pie biļetēm. Svētdiena. Ļoti Jā. laicīgi. Mums ir gan svētdienas, gan ceturtdienas. Man patīk arī 15. februāris, jo tad iespējams, ka mīļotais tev uzdāvina 14. Valentīna dienā, jūs tur pamīcaties 14. bet 15. jau ejat baudīt. Jā. Man liekas, ka 14. nevajag iet ārā no Nevajag, mājas. nevajag. Jā, ja jums ir šovi, tad neiet. Pamīcieties mājās. Jā. Un 15. Iegūstat, spēkus jauns. Uz Valentīna dienas Dabūnat. paģirām. Jā, to pagaidām vissliktāk Un tad tirgojas. 15. ejiet nedabūt, jo nebūs, kā teica Dzintars. Tik tajā Facebookā. Tiku iekšā beidzot, jā, ielauzos. Nu, Jā, kas- AOLV biļetes. AOLV biļetes uz jā. gandrīz draugu izrādēm un vēl pasveicināt draugus, jūs gribat? Vēl divus, kas ar jums uzstājas foršus improvizātājus. Jā, mēs esam kopā 4. Būs arī Dita Nitiša, Čau Dita. Čedita. Čau. Būs arī Marģers Jānis Majors. Viņš Čau. ir sācis Čau, to Marģeri. vārdu Čau, Jānis, tā kā stiept līdzi arī visam, jo agrāk bija Marģeris Majors un visiem viss bija skaidrs. Varbūt es nedaudz Nokristījās. pārspīlēju ar tiem vārdiem, jo viņš pats sevi tā nedēvē. Iespējams. Bet es gribu, jā. Bet viņiem patīk, ka viņiem ir garāks vārds. Jā. Tā, lai Ka arī viņi viņu ilgāk apsveic Jāņos kāds. Tāpat kā Mati. Pareizi, viņš ir Jāņš svin vienmēr. Ja? Skaidrs. Šajā telpā Nu, ir jā. grūti atrast kādu, kas Jāņus svin vienmēr. Nu, viņš organizē lielas svinības. Jā. Tas, jā, labi. Orks. Labi, tev ir kaut kas Man atrasts, jāspiež jā? play? Jā, spied vienu, un pēc tam būs vēl 2. Es tev, jā, tev vārdiena. Kaspars. I wish you a very, very good names day with your beautiful and marvelous name, Tas taču mans mīļais francūzis. Kaspars. As beautiful and great and wonderful that you are. Happy Names Day, my love. Dans Seifrīds no Strasbūras. Kā tu atpazini? Mans ārzemju duo partneris. Esam uzstājušies šur un tur. Forši. Beautiful. Labi, un vēl ārzemnieki tevi sveicina. Mums jāizlūko, ko viņš teica. Lūdzu, izlūkojiet, ko viņš teica. Ļoti skaists vārds. Paldies tev, Kaspar. Mīlu tevi. Cik jau. Paldies par pārsteigumu. Turpinājums. Hi, Casper. It's been a long time. This is Scott, all the way from Texas currently. I haven't seen you in like maybe 10 years at this point. I just want to wish you a happy name day and let you know I still tell the story of the two funny Latvian guys that came and brought us a pineapple for Thanksgiving. I literally told that story to my family like 2 weeks ago at Christmas. Hope you're doing well, man. I hope the next year is fantastic for you. Cheers. Cik forši. Jā, lūdzu. Simpsons Skots man neatbild uz vēstulēm Facebookā. Kā tu dabūji rokā viņu? Labi, es iedomājos par viņu, un tad kad viņš man neatbildēja, es man atrod vēl kāds ārstamnieks. Tad atrod Danu, bet beigās Skots man arī atbildēja. Mēs tev tad... Jā, varbūt iztulko, kas tur bija teikts. Tā īsumā. Viņš ir Teksasā, viņš to redzējis kāds par 10 gadus, un viņš atcerās stāstu, kad 2 latvieši uz Thanksgiving atnesa ananāsu, ko viņš regulāri stāsta. Tāpēc mēs tev arī dāvinām. Tāda mums arī dāvariņā. Cik Tev ir skaisti. ananās. Lūdzu. Jauki. Paldies. Bet es skatos, ka tiek apdāvināts Kaspars visu laiku, jā. Bet, Sanda Bešā. Nē, nu Sandra šodien Bešā. Kasparam ir svētki. Bet es biju gatavs tam. Tāpēc, Sanda, man arī Viņš vēl kaut ko no kabatas tev ir dāvaniņa. Čerkstoši. Hematogens. Hematogens. Sandas mīļākais aiz Rafaelo. Vecais labais Ir hematogens. lietas, kas man patīk, un tu zini, jā. Jā, Paldies. buļāsies.
Paldies. Priekā. Nu, forši, paldies par šo pārsteigumu. Ļoti iepriecinājāt. Jūs lutināt šodien pavisam noteikti. Un jūs lutināsiet arī savus skatītājus. Improvizācijas teātra izrādē uzstāsies jums gandrīz draugi. Un gaida ciemos 11. 28. janvārī, 15. un 25. februārī. Biļets atradīsiet alp.lv. Vai jums ir kāda sociālā tīkla vietne, kur var sakot līdz turpmākajām izrādēm? Facebookā. Jā, Facebookā. Jāraksta gandrīz draugi. Un vai ir plāns arī izbraukt ārpus Rīgas, pabraukt tuvāk ļaudīm, kas arī... Ieskaisimies Rīgā, tad jau varētu. Jā, nu, un ja arī kāds varbūt uzaicinās, tad arī. Aiciniet mūs. Jā. Un esam gatavi uz Brēliņiem noteikti aizbraukt. Aicināt jūs var tad arī vienkārši Facebookā jums uzrakstot, ja? Jā, vai zvanīt Valdim uz telefonu. Sveikies no Talsiem, mums ir zāle, brauciet spēlēt. Jā, mierīgi. Dzintars Roškalns, Valds Sils, bija ciemos šeit rādīt. Paldies jums, kungi. Paldies. Esam piespiermaizē. Jā. It's your time, baby. It's your time, baby. Get my baby. That's the difference when you're my baby. That's how it is when you. Nobody make me stop the world. Feel my thug passion. Be what you ask for. So tell me if you want action. Until the lights back on. I got the one we could last long. And I never knew my job. Feel like what I waited for night long. I pull up in my fashion. Every light flashing anyway. We can go ahead and just head out until up in my villa to get out the whole night. Just get in the drop top, take the head out and cruise with your head outside. Go ahead, it's your time, baby. It's your time, baby. Get my baby. That's the difference when you're my baby. That's how it is when you. Stop the world.